Jelgavā Olimpiskā diena 2011 pulcēja vairāk nekā 1000 dalībnieku. Pēc Latvijas olimpiskā karoga pacelšanas arī jelgavnieki ar Radio SVH starpniecību iesaistījās Vislatvijas kopīgajā rīta vingrošanā. Latvijas Olimpiskās komitejas vēstnesis Jelgavā bija Anrijs Brenzāns, atjaunotās Latvijas pirmās rokas bumbas izlases kapteinis. Katrā ziņā šī ir interesanta diena, kurā tiek iesaistīti ne tikai jaunieši un bērni, bet arī pieaugušie cilvēki, kuri organizē jauniešiem viņu ikdienu. Ir jācer, ka šāda olimpiskā diena veidosies kā tradīcija, ne tikai, kur organizē Olimpiskā komiteja, bet kur varētu organizēt arī savas pašvaldības un kaut kādu novadu tieši bērnu kopā sanākšanai. Sportot gribu un entuziasmu Olimpiskās dienas dalībnieki turpināja demonstrēt stafetēs, bet individuālās sacensības norisinājās sporta hallē, kur varēja piedalīties 10 dažādos individuālos sporta veidos. Kā jums patīk šī Olimpiskā diena? Īstenībā, ja godīgi baigi forši. Jā, aktīvi no rīta parasti tāds sports nav. Jā, tiešām. Un jūs vēl arī kaut kur citur piedalīsies kādā citā sporta veidā? Jā, individuāli. Es piedalos pat peldēšanā. Jā, esmu peldētāja. Ikdienā tātad trenējies arī peldēšanā? Jā, protams, jā. Un no rīta arī piedalījāties vingrošanā šeit pat? Jā, piedalījāmies. Sacensību dalībniekus atbalstīja un uzmundrināja daudz līdzjutēji, bet jo īpaši atbalstu varēja just no sporta pedagogiem, kas prata uzslavēt gan sportisko veikumu, gan sportisko garu. Mēs izvingrojāmies sākumā, gan skola, visa Jelgavas valsts ģimnāzija bija, jūs redzējāt, jā? Nu, lūk, un pēc tam tagad viss notiekās sacensības. Mums patīk, bērniem arī. Tie, kas startē, viņiem nav jāiet uz stundām, viņiem arī ir prieki. Tā kā forši. Mums patīk, jā. Diena ir izdevusies šodien. Es domāju, vēl jau nav viss tā kā beidzies, tikai sākums, bet es domāju, ka viss būs forši. Saulīt uzspīdēs un viss būs labi. To, ka futbols jau sen vairs nav tikai zēnu prioritāte, apliecināja individuālo sacensību veids futbola bumbas vadīšana, kuru dalībnieku vidū netrūka arī meiteņi. Ne jau visi māk to vadīt, to futbola bumbu tik labi, bet meitenes arī to prot, un tā ir ātrāk nekā zēni. Olimpiskās dienas ietveros varēja aplūkot zīmējumu konkursā Latvijas Olimpiskās komandas talismans Londonas 2012. gada Olimpiskajās spēlēs tapušos darbus, no kuriem žūrija izvēlējās un iesniegs tālākai izvērtēšanai Latvijas Olimpiskajā komitejā 3 labākos zīmējumus. Apbalvošanas ceremonija lielu gandarījumu sagādāja Jelgavas valsts ģimnāzijai. Par labākajiem 7. un 9. klašu grupā tika atzīta Jelgavas valsts ģimnāzijas komanda, kas balvā saņēma Latvijas Olimpiskās komitejas piemiņas velti, dekoratīvu keramikas kanteli, kā arī pa 5 futbola, basketbola un volejbola bumbām. Arī titulu atraktīvākā komanda 10. un 12. klašu grupā izcīnīja Jelgavas valsts ģimnāzija, balvā saņemot uzaicinājumu uz Rīgas Dinamo hokeja spēli.